Ir agrs pavasara rīts, koki joprojām ir kaili un sastinguši no salu. Sniegam nokūstot uz zemes kļūst redzami cilvēku atstātie atkritumi. Aust rīts. Visi mostas, ir sākusies jauna darba diena. Sāk līt pirmais pavasara lietus. Pēc brokastīm Toms un Alisa iznes atkritumus. Ieklausies, kā viss lietus. Skaties! Kas jūs tādi? Mēs esam rūķi, kas rūpējas par tīrību un kārtību pavasarī. Vai mēs varam palīdzēt? Tas būtu ļoti labi, jo citādi pavasaris nevar atnākt. Kā lai mēs palīdzam? Nemetiet zemē atkritumus, māciet saviem vecākiem to šķirot, jo tā var samazināt nešķiroto atkritumu daudzumu un maksu par to izvešanu. Kā lai tos sašķiro? Te lūk ir 3 krāsu kastes un katra paredzēta sava veida atkritumiem. Šis krāsojums ir vienāds visā pasaulē. Zilās krāsas konteiners ir domāts papīram un kartonam. Dzeltenais paredzēts plasmasai un tīrām pētpudelēm, maisiņiem un plēvēm. Zaļajā konteinerā liekam tīras stikla pudeles, burkas un stiklu. Kā notiek taupīšana? Šķirotos atkritumus neved uz kopējo poligonu, bet uz pārstrādes rūpnīcām. Šis pakalpojums ir bez maksas. Savukārt nešķirotie atkritumi aizņem vairāk vietas. Tos ved uz kopējo poligonu, un tas ir maksas pakalpojums. Ar putnu dziesmām, plaukstošiem kokiem un zaļu zāli ir iestājies pavasars. Vai tas no čaklo rūķu darbošanās? Toms un Alisa tagad zina, ko darīt.